Jā. Labrīt, gatavošanās Zviedrijai, trešā daļa. Gatavošanās beigusies Zviedrijai, trešā daļa, motors beigts. Bļako, viņš ir reliable. Es iebaķu, ko viņš ir reliable. Bet sāksim ar labajām lietām. Labās lietas. Biju trackdayā, nopirku stūrīti. Patestēju dāvju ar iznesumu. Tā kā pēc tam izbrauc atkal to džeka mašīnu. Labāk, laikam, tomēr tā taisnā. Palikām pie šīs, paņēmu šo, redzēs, kā būs trasē. Bet līdz trasē, lai tiktu, mums vēl vajadzētu tā kā šo to sataisīt. Nezinu, Kristaps gan jau neieliks, bet man ir video, kur mēs likām endoskopu taisījām šim motoram. Atcerieties, kur ņēmām nost turbīnu. Mums izskatās, ka tā plaisa ir kaut kur šitien te aiz iegriezēju. Tā, stulbā kamera klausa mani, ka ņēmām nost turbīnu, šajā cilindrā bija slapš. Es teicu, ka varbūt sprauslu beigt, varbūt kaut kas tāds, vajadzētu kompresiju samērīt un sprauslu pārbaudīt. Atradām, kāpēc bija slapš. Tas, tur ir situācija. Es laikam noņemšu sākumā detaļu un parādīšu, kas ir noticis. Uzstādīju jaunu bačuku pēc trases, kur mums tas piedāra antifrīzu, jo korķis neko vispār neturēja nekādas spiedienu. Nomainīju šo trubu, kur bija šī laida garām. Termostatu samainīju. Tad uztaisījām endoskopiju un tūlītās es nojaukšu vienu detaļu un tad turpināsim sarunu daļu pēc tam, kad noņemšu to detaļu. Tā, tad galva ir nost. Kāpēc galva ir nost? Tāpēc, ka mums ir radusies problēma. Plaisa ieplūdes kanālā, ko mēs konstatējam ar endoskopu. Tagad galvu rekur nolikusi, esmu jaucu ārā. Aiziet kameriņa mazā. Tātad 4. cilindrā. Plaisa. Šeit paigi grūti būs redzēt, izmazgāju to cilindru. Tur, kamēr bija netīrs, varēja smuki redzēt, patreiz neredz. Un plaisa blokā. Tātad pilnībā beigts motors. Ejošs, bet beigts motors mums dotajā brīdī ir. Braukšu pie Ivara, MT. Sapratīsim, ko mēs varam izdarīt ar galvas jautājumu. Un tad ir vajadzīgs bloks. Jāmaina bloks, nečit vispār pilnībā pilns motora rebilds. Šis bija tas brīdis, kur es esmu noteicis, ja šitā izjūg, tad es lieku vienkārši pumpadūzu un nečakarējos. Bet man jābrauc. Pumpadūzes tev tagad neiesvapošu pa nedēļu nekādā gadījumā. Jā, stulba situācija, ļoti stulba. Stulbāk nemēdz būt. Es mēģināšu тут iefilmēt to plaisiņu. Tāds. Es kāds telefonā uzfilmējis arī esmu. Bet, respektīvi, šajā vietā ir plaisa. Viņa stulbākais, ka iziet arī cauri šeit, reku labi redzēt, tāds melns spīdīgs ir. Tas melnais spīdīgais ir tā plaisa, reku viņa ir, redzi, no skrūves uz turieni. Nekas mirstams, tāpēc viņš nav uz dzesi trāpījis. Tā ir vienkārši plaisa blokam, bet dzesi te nenāks iekšā, jo viņš ir aizgājis reku uz skrūvi, redzi. Līdz ar to, ja pa šito tā kā tehniski varētu braukt, bet ne jau uz Zviedriju pa ledu gāzt. Līdz ar to tas arī ir jāatrisina. Mēs esam tajā vietā, kur to vienkārši vajag sataisīt. Un paņem gaismu, to tas pa galvu pastīsimies. Un tad tā galviņa. Kā jums te parādīt? Jā, te jau, ok, te jau ir vēl nianses. Reku, redzat, tur, kur tas melnais spīdīgais tek. Tā ir sēža, kas laiž garām arī. Te nav nekā vairs dzīve šim modelim. Viss ir beidzies. Šā vismēr otrā gala, ko cūka apēda.
Nu, jā, kaut kā tā. Reāli muļķīgi. Nu labi, jaucam mājās, brauksim līdz EMT, parunāsim ar viņu. Nu, esmu atpakaļ no ērgļa, Ivara. EMT. Nu, viņš man te ir smuks attaisījis visu. Nezinu, kā lai es jums parādu to visu. Bet izmantoju tehniku tādu, kad, cik es sapratu no viņu, viņš iedremelējās iekšā ar frēzīti tajā plaisā un uzpūta alumīniju pa virsmu, lai nebūtu tā lielā temperatūra, lai nesaloku viņu. Jo man opcija iegriež šos gredzenus, domāju, ka pilnīgi nekāda, respektīvi. Ja man būtu jādeko pa jaunam plakne, tad man nebūtu neviens, kas varētu tik steidzami iegriezt šos gredzenus atpakaļ iekšā. Es nedomāju, ka HCRs man varētu vienas dienas laikā to izdarīt, tāpēc es nemaz neuzbāzošu šo jautājumu. Ivars, protams, man vienas dienas laikā sataisīja šo kanālu, kas ir paldies viņam. Ļoti, ļoti izpalīdzēja. Nu, protams, galva ir tīra, ja, redzat? Te jau paldies atkal Trusim kārtējo reizi. Trusis uzņēmās ar šiem jautājumiem. Ar šiem jautājumiem, kas saistās ar tehnisko daļu motoru blokam, tātad honēšana, borēšana, slīpēšana, plaknes. To visu man Trusīts uztaisīja un neņēma ne centu. Paldies tev, Trusi. Nu, jā. Jā, nu bloks izstāst tāds parūsējis, bet Trusis uztaisīja pilnu viņam pārbaudu un viņš ir vienkārši ideālā stāvoklī. Taisnīgs bez nekādiem liekiem dilumiem, kas ir baigi labi. Nu, protams, arī, jā, visi daudz, kas sako līdzi sociālos tīklos, tie taču redzēja, ka es tur meklēju tagad intensīvi, vajag izgaismoties, intensīvi meklēju tās motora daļas. Tad uzreiz man pazinīja Artūrs, bijām viņam mašīnu skatījušies, diagnostiku taisījuši Ibizei. Un viņš teica, ka Jānī, brauc, man ir motori. Nu, aizbraucām tur motori kaut kādi 10, protams, neviens nebija tas SDI. Nu, bija viens, bet tas bija tas ar alumīniju vāku, no cetā golfa tas man nedara. Bet atradās šitais mazulīts AFNs, laikam, no Šarāna, izskatās pēc visu aprīkojumu. Un neticēs, ir labs. Izskatījās pēc skata ļoti švaks, bet ir labs. Tad šodienas rīcības plāns. Krāmēt kaut ko kopā. Drīz jābrauc. Nav jau vairs daudz laika palicis. Kur ir, mēs vakardienā dāvatu bišķi ilgāk palikām darbiņā. Un padarījām lietas, motors ārā. Motora telpa tukša. Jā, tad viss, kas te kaut kur grib apskatīt tajā motora telpā, kā man te kas ir uztaisīts, var to droši izdarīt. Tāds tas konfigs. Vādi uztaisīti tā, ka viņi tur izvalkās ārā, nu čo to viens skrots, kur vadi ārā. Nu tā kaut kā. Sporta režīmā šitas viss ir uztaisīts, lai var operatīvi remontēt. Nu, kas arī tagad rekums notiek, kas ir tā situācija, kur man pat būtu noderējis tas rezerves motors, ja man būtu uz vietas. Kaut kā tā. Protams, par šo laiku. Kādu šo laiku? Brauc pēc tā motora. Vajadzēja viņu iecelt bagžniekā un Jānim mugur arī mierā. Ne tikai kaujinieks Cūki ir mierā, bet arī Jānis ir mierā. Tā kā lēnāki tempi mums tagad ir. Bet es mēģināšu tagad sākt ar stāvošiem darbiem. Galvu salikšu kopā. Saslīpēšu vārstus, samainīšu blīvslāgus. Nu, salikšu visu galvu kopā. Sāksim ar to. Tad ķeramies pie tā kluča, pie tā smagā darba. Mums Dāvis jau atbrauks savējo taisīt, varētu kaut kādus smagākos darbus no viņu paprasīt, lai palīdz man izdarīt. Tā kā esiet ģērbties, ķeramies pie galvas. Brauks braukāties. Nu labi. Nu, ko mums updates? 3 virzuļi salikti, kloķienu uzliku bez korsetes šoreiz, liksim ar cietajām pamatniecēm. Un visi saprot, ka tas pagaidām nav bijis vājais punkts, kur saplīst. Nav viens virzulis, kur sākās problēmas. Mums sākās situācija. Nezinu, redz vai neredz, bet te ir atkal trūkstoši gabali. Un, respektīvi, Ruksim 4. cilindrā arī virzulis ir beigts. Vajadzēja izjaukt visu uzreiz, lai būtu viss konstatēts. Tā kā es atradu līdzīgu virzuli. Šis bija tas līdzīgais? Nē, šis nav tas līdzīgais. Bet, respektīvi, es esmu atradis jau virzuli. Aiziešu pakaļ, parādīšu salīdzinājumu. Un mums tur ir tāpatās situācija vēl ar viņu. Tā tad virzulis ir tas pats. Visi forši, 4. cilindra.
Bet, kā jau jūs saprotat, šis automobīlis nav nekāds vairs standarta. Te viss pilnīgi ir, praktiski viss šeit ir no rokas uztaisīts, lai viņš brauktu. Tātad, metam kameriņķī. Lūk, kur virzulīši, ja? Tātad atvērtas degkameras šim ir un palielināts, padziļināts vārstu vietas, jo ir lielāks izplūdes vārsts un lielāka vāla un vajag dziļāk. Respektīvi, es nevaru, man ir virzulis, bet es viņu tik un tā nevaru ielikt iekšā motorā, jo man viņš jāvada jāmodificē. Labi, ka mums vēl ir bišķīt laiks rezervē. Mēs varētu to uzspēt izdarīt tik un tā. Vienkārši nevaram šodien salikt motoru, kā gribējās. Tad man bija super ģeniāla ideja, man bija tā otrā golfa virzuļa palikuši pāri, kas man golfā bija motorītī. Un sāku viņus komplektēt kopā, tad tos izdomāju, nolēmu sev, jāliek tie, tā būs vieglākais risinājums, foršākais. Un šeit metam kameriņķī, kas bardaciņš, šeit ir plaisa. Nu, tā kā negribās vairs tādas kaut kādas likt iekšā. Tad jā, tika nolemts ļoti vienkārši. Gaidām jauno nedēļu darbu. Ir vēl laiks, mums vēl ir 5 darba dienas līdz izbraukšanas datumam. Nu, pa lielam citu pārsteigumu vairs nevar būt. Es tāpatās turpināšu, tad šodien vēl viņu liku kopā to motoru. Ielikšu parazītu vārpus iekšā, salikšu vākus, visus tikko savilku pamatnieci, savilku 3 klaņus, 3 virzuļi ir iekšā, gredzens ringapi samērīti. Respektīvi turpināšu viņu krāmēt nedaudz kopā, lai esam bišķīt pagājuši priekš, lai nav tā, ka dabūnam beidzot to virzuli un tad vēl pusdiena ir vēl jākrāmējās kādām sīkām lietām, ko varēju šodien izdarīt. Man vēl nedaudz laiks ir kaut kādu stundu pakrāmēties ar viņu, tad es arī turpināšu darboties. Bet jā, katrā ziņā skumji. Skumji un patīkam vienlaikus, jo it kā atradām arī tādu būtisku defektu, kas ietekmē to jaudu. Es nezinu, kā viņš tās rakursi te ar to mazo kameriņu, ka filmē kaut kādu, nezinu. Man ērtāk vienkārši ir. Jā, vispār maz kaut ko filmēju. Dāvis te blakus skrūvējās, trokšņa mūziku un nevar tādu YouTube neatļauj. Kaut kā tā. Nu labi, es tev vēl pakrāmēšos, paskrūvēšu kopā. Kaut ko piefilmēšu, ko reiz apstāstīšu, bet jā, situācija tāda, kā viņa ir, tāda ir. Braukt gribās. Kaut kā tā. Ceru, ka rīt neparīt pirmdien operatīvi tikšu galā ar to virzuli jautājumu. Tas būtu pats svarīgākais patreiz. Es tā kā paļaujos, ka varēšu ielikt. Jā. Otru reizi jau šāda problēma. Otro reizi jau. Te sākas jautājums. Vai ringaps ir pamaz? Vai arī daļ tiem visiem sprādzieniem, ko jūs esat bieži redzējuši no Audi 80. Nu, viņam tā patīk darīt. Bet tas varbūt arī no ringapa. Tā kā grūti man pateikt arī pašam ir. Otrais redzams vienkārši druskalās salūzes. Redzēt, ko gabaliņš iekšā ir. Šis mazos gabaliņos bija. Un šis defekts man jau bija sanāk pirms mēs braucām uz Ventspili, tāpēc, ka braucot uz Ventspili, pirms Ventspiles brauciena, bija tas sprādziens, ja, kur mums to viģi klikām ar to V10 motoru. Tieši bija tas sprādziens, un pēc tā sprādziena tā kā baigi negāja. Un tad mēs sākām straglot ar to jaudu. Nu, tā kā kaut kā neiet. Es domāju, ka šis jau bija noticis tad. Nu, varbūt ne viss, varbūt daļa tikai. Un tad šis viss aizskolējās līdz tam, kam ir tagad. Bet labi, tas nozīmē, ka stipirāks, labāks motorīts būs. Labi, es krāmēšos, kaut ko padarīšu, kaut ko pafilmēšu jums, tam nav tāds iztrūkums beigais.
neatceros, ar ko mēs pabeidzām. Bet pabeidzām mēs, man liekas, ar timelapsu, kur es saliku cūku. Un saliku, braucu testā. Tā, kas mums tur nestrādāja pirmais pēc testiem? Sūknis raustās. Pirmais, kas konstatēts, tad konstatēts, ka nav eļas spiediena. Tas viss tādā steigā, ka vienkārši kamera tiek izslēgta ārā un viss. Un, notiekās maratons, lai paspētu uz šī Zviedrijas braucienu. Jā, esam Zviedrijā, jau viss notiek, esam jau ieradušies pa lielam. Par gatavības pakāpi. Tātad nolemts tika ņemt ārā jauno sūkni, kas bija, nemaldos, Vaiko ražotājs izņēma ārā jauno Vaiko sūkni, ieliku iekšā sūkni no tā donora motora. Protams, tā piebraukšanas eļļa, ar kuru tika nobraukts apmēram 40 km. Un tad samainījām ar eļļu. Eļļu ielējām Shellu 10 vai 60, jo mēs tagad darbā esam pilnā sadarbībā ar Shell motoreļļām. Tad Shells man iedeva tādam kā testam, kā viņa strādās, kā viņa uzvedīsies. Nu, tad saliekot ar lietoto oriģinālo sūkni, ieliekot Shell 10 vai 60 eļļu, eļļas spiediena problēmu atrisinājām. Tā kā bijām jau eļļas spiedienu atrisinājuši, braucu testā devu pilnā ručkā, tā kā likās, ka sūknis aizgāja, nu būstu ir problēmas, tas VNT sakars tot sāks prūst. Bet es tā kā atvilku to 3. 4. ātrumu, 4. ātrumā tālāk pa 3.7 negāja, līdz ar to tā kā tehniski noregulē. Palielam. Viss palielam sakramājāmies un bijām uz prāmja. Tad mēs esam tagad 600 km no prāmja ceļojumā uz naktsmītni. Un tad rītā sāksies īstā testēšanas diena. Ko vēl? Kaut ko pafilmēsim jums pa Zviedrijas ceļiem. Pa Volviķus pafilmēsim un blondīnas. Tā kaut kā, baigais rašs mums bija. Paldies visiem, kas palīdzēja, kuriem bija iespēja. Ivars palīdzēja galvas attaisīt, trusis mums palīdzēja vienkārši tā kā, visu laiku sataisīja man to bloku, visu trusis. Tad es konstatēju, ka virzulis ir beigts. 4. cilindram arī, to arī trusis uzreiz uzņēmās, momentāli sataisīja. Tā kā, jā, maz ko sanāca dokumentēt tikai tāpēc, ka vienkārši visu laiku kaut kāds tā kā iepisiens pa lielam. Aiz katra stūra pa iepisienam. Bļako, viņš ir reliable. Es iebaķi, ko viņš ir reliable. Un tad vienkārši jau viss tur nebija tam laika, vienkārši fiziski. Mēs jau tā kavējām, ka maz neliekās. Piektdienas rītā, kad prāmim jātiet no Ventspils, es vēl skati piekabē braucu, jo tā skati gan jau paprasīs mums tā prāmja. Aiznesos uz skati no agri no rīta. Braucam uz prāmi, mums neko nepaprasa. Viņam nekas neinteresē. Viņam interesē, vai mums nav 9 metri un vairāk. Es saku, 22 seņi vairāk taču nav. 22 seņi. Kaut kā tā, bišķi humors, jā, bišķi atlaida nervus arī. Atlaidām uz kuģa nervus. Viņam promils vairāk interesē. Sasalsi, visu sasals, te sasals. Tur kuģis, te kuģis, visur kuģis. Mārtiņ, kuģis. Ejam dzert. Viņam profils tikai interesēja, nekā mums tur reālais tehniskais stāvoklis kaut kāds, vai ir tiesības, vai nav. Varēja braukt ar ventilējumu grīdu, bet... Viss vienalga, jā, pilnīgi vienalga, ka tik neizdzērs. Jā, bet mēs apčakarējām, mēs bijām dzēruši. Šoks un mats. Viņi gandrīz mūs noķēra. Gandrīz. Tā kā jā, braucam uz naktsmītni, tad rītā sāksim kaut ko filmēt, būs bišķīt vieglāk. Tā kā saturiņš būs. Yes. Ja nebija no remonta tik daudz, kā gribētos ar to motoru tur detalizēt, vienkārši nebija laika. Mēs tā caur radatu izlīdām pa lielam. Pabeidzām visas darbības un iekšā. Jā, mēs braucam ar māmas pasātu. Tīri ekonomijas pēc nolēma braukt ar viņu. Un neticēsiet. Tas jau mazais faetons. Mazais faetons, ja necēsiet. Arī to vajadzēja remontēt pirms izbrauciena. Īpaši to seškantēļu sūknim. To, ja kas biltamā nopirksim un mainīsim, par laimi var karteri noņemt šitam nost. Jā, paliek aizmirsām defektu par seškanti, ka nav nomainīts eļas sūknim pievads, jo zobeni ir jāmaina pēc 10 000 kilometri, tad taču nomainīs. Un tad mēs braucam uz Zviedriju. Bet jā, vajadzēja hidrobloku nomainīt, jo viņam bija defekts, ko nopērkot jau bija, kad mēdz neielikties atpakaļgaita, aiziet avārijas režīmā, un tas defekts attīsties tik tālu, ka tā mašīna vienkārši vairs nebrauc. Un tad mēs tur vēl ceturtdienu, man liekas, nomainījām hidrobloku pasātam, un tā kā pasāts arī mūs tagad vizina. Palielam. Es domāju, ka tiekamies viesnīcā, apstāstīsim, kas pa viesnīciņu, kas ko kā. Parunāsim ar Mārtiņu, gan jau pie viņš mums apstāstīs visu par Zviedriju, pa feministēm un visu pārējo. Kāds noiet šeit ir straponiem. Divpusējiem, jā. Divpusējiem stekiem, sauksim. Jā. Kaut kā tā. Tiekamies viesnīcā, es domāju. Atā.